Agrāk pavasarī šajā dobē man krokusiņi ziet. Tad tulpes, narcizes sākās, un tad īresi, un tad atkal pārējie visi sākās. Visā man, tagad jau šitie visi palidālījās, un Martīna Lozītes tagad ziedēs. Un kā Santanīte viņa līdz vēlam rudenim zied, līdz pašām salnām. Viņās, es saku, viss skaistākā puķe ir. Medņevas pagasta Kalnāju māju saimniece Lūcija Čerbakova ar katru ziedu prot sarunāties, laikam tāpēc puķis viņas dārzā zied no agra pavasara līdz vēlam rudenim. Daudzas mājas pierobežā palikušas tukšas, bet Kalnājos gluži kā agrāk Latgalē bija pieņemts dzīvo un strādā kopā 3 paaudzes. Cik jūsu ir un cik daudz ir palīgu jums? Mēs esam 5. Dēls, vedekla un 2 mazdēļi. Šitas ir mazākais un lielākais ar tēti, un visi tur aizgāja uz mežu. Mežā tur tagad atēnošana taisa. Galvenais jau šitā zālītes pļaukšana, ravēšana. Mēs ar vedeklu ravējām šitos visu zālītes pļaukšana jau uz mazdēla pleciem. Viņš jau nav maziņš, jau 16. gads, jau liels tavot, viņš man te visu pļauj. Mēdz jau teikt, ka 2 saimnieces vienā mājā nevar sadzīvot. Lūcija gan slavē savu vedeklu. Kā jūs ar vedeklu sadaliet darbus? Mēs nedalāmies, kur pašās redzam, kas jādara, to darām. Kur viena, kur otra darām, tā mēs kopīgi strādājam. Nav mums tā, ka jāizdala kaut ko, tu tur darīsies, tur nē. Mēs kopīgi darām visu. Kur vajag arī dēls pieskrien palīgos. Arī Čerbakovu jaunā paudze agrāk dzīvoja pilsētā, taču atgriezās, lai tēva mājas neietu postā. Tā mūsu. Jūs saku, kārtībā ir. Jā, imotīgi nepateici. Kas par itim gadiem ir izdarīts? Kas no jauna izcelts vai atjaunots? Par itim gadiem daudz kas izdarīts. Par itim, cik mēs esam atgūstāšanu, 6 gadi kodiem. Izcelt arī kūts, šķūns testi. Mojā restaurēta pilnīgi. Kalnāju māja nominācijā sakoptākā lauku sēta ir iegūsi 2. godalgoto vietu, un tā ir godam nopelnīta. Šeit cilvēki ir ieguldījuši savu sirdi un savu dvēseli un arī veidojuši dārzu paši, nebūdami varbūt arī profesionāļi. Un vienmēr Lucijas kundzei un Evai te ir, kad brauc sakoptas puķu dobes, tāpat arī sakopts augļu dārzs un iestādīti jauni kociņi un arī māja. Un īpaši jāuzteic, kad Ainārs visu būvēja pats ar savām rokām. Gan uzbūvējis atpūtas vietu, Lapenīti ir uzbūvējis, gan tagad pievēršas arī pirtiņai, šūpoles ir uzbūvējis. Tā kad diezgan daudz paši dara. Vienkārši bez lieliem līdzekļiem. Savā zemē mēs paši saimnieki. To, ka mums, если jodara, tas ir jodara. Aku padarīsi. Ka neizdarīsi pats, cits nīc nedarīs to darbā. Ka neizdarīsi šodien, tev rīt jodara būs 2 darbi. Rītdienas darbs ir šodienas darbs jodara. To labāk šodien tu izdarīt darbu, lai nav agāt šodienas darbu rīta darīt.